Čau, mani sauc Beatrice. Iespējams, esam tikušies titros. Es rakstu un animēju plusauģu seriālu Nedienas īsumā. Jā, viņām beidzot tagad ir nosaukums, es ilgi nereiz domāju nosaukumu. Ir kā ir. Bet šajā video es atbildēšu uz jūsu visbiežāk uzdotiem jautājumiem, kā piemēram... Beatrice, bet kā top animācijas? Vai tu pastāstīsi kā? To tūlīt būtu stāstījusi. Kāpēc tu esi ārā no datora? Kā top animācijas? No sākuma man, protams, jāzina, ko es animēšu. Šādi izskatās scenārija vecajām epizodēm. Viņi parasti ir 5 vai 6 lapas gari. Tad es to visu saskicēju un sataisu animātiku, jeb skiču video. 50 par 10 čipšiem? Kā to vispār iespējams atļauties? Šādi. Ko tu? Nesaki, ka tu taisies zakt? Un tas ir svarīgs solis, lai es pārliecinātos, ka man ir skaidrs plāns animācijai, vai man nevajag vēl kaut ko pielabot, un vai viss izskatās loģiski ne tikai man galvā, bet arī uz ekrāna. Tad es varu sākt zīmēt tīru animāciju. Es animācijas zīmēju digitālā planšetē. Starp citu, lai sakrātu naudu šim mērķim, es apgleznoju 6 milzīgas olas, bet tas jau stāsts citai dienai. Es digitāli sazīmēju visus tēlus, fons un vajadzīgās kustības. Iznāk nenormāli daudz zīmējumu, bet tā tas ir animācijā. Un varoņu balsis mēs ierakstam Latvijas televīzijas ierakstu studijā. Es pazaudēju kurpēs! Bet es tev tik un tā mīlu. Es arī ierunāju dažus tēlus, piemēram, jaunāko influenceru Latvijā, Rebeku. Un nokaitināto matemātikas skolotāju Kāju Gurķi. Tad montāžas programmā es salieku visus zīmējumus un balsis kopā, lai tie pārtaptu no šī uz šo. Tā kā fons, dadze un guna ir atsevišķi zīmējumi, es varu paņemt tikai gunu un ar keyframes funkciju likt viņai iet jebkur, kur gribu. Un vispār var kustināt viņu kā tādu papīrolīti. Liec mani zemē! Es šīs animācijas veidoju Latvijas televīzijas jauniešu platformai Plusaudzes. Tā kā ir arī iesaistīti vairāk cilvēku no televīzijas. Mēs kopā vienojamies par tēmām, viņi man palīdz ar skaņu, montāžu, pat gramatikas kļūdām un daudziem citiem maziem, bet ļoti svarīgiem darbiņiem. Bet cik daudz laika aizņem uztaisīt vienu epizodi? Ellīgi. Daudz laika un ellīgi. Daudz darba. Vai vari taisīt vairāk epizodes? Varbūt 2 nedēļā. Vai par katru dienu? Vispār dažādi, jo dažas epizodes vieglāk uztaisīt, bet citas aizņem vairāk laika. Ja es nepārtraukti strādāju, tad scenāriju uzrakstīšana un animēšana var man aizņemt aptuveni 3 līdz 5 nedēļas. Bet idejas jauniem stāstiem es meklēju katru dienu. Un dažreiz ideja dzīvo manā galvā vēl ļoti ilgi pirms to sāku animēt. Bet kā rodas idejas animācijām? Galva. Man šķiet labas idejas pilnīgi visur. Lai gan var mēģināt sēdēt un izdomāt kaut ko super interesantu un traku, kas nekad nav bijis. Man šķiet labākais veids, kā izdomāt stāstu, ir paņemt kaut ko no savas dzīves un to padarīt interesantu un traku. Es tiešām pazinu vienu cilvēku, kas ļoti daudz naudas tērēja burbuļtējā. Viņa katru nedēļu izdzēra vismaz 3 burbuļtējas. Tas laikam nav tik interesanti, kā man likās, bet tas man lika aizdomāties, kā būtu, ja kāds tērētu visu savu naudu burbuļtējā? Kā būtu, ja viņam vispār vairs nepaliktu pāri naudas nekam citam? Un kā būtu, ja viņa neuzmanīga apiešanās ar naudu viņu novest līdz ļoti bīstamai situācijai? Baigi žēl, ka gudrāk neietaupīja naudu. Tas ir ļoti nerealistiski. Kāpēc taisīt visu realistiski, ja var zīmēt, ko vien gribi? Ja arī vēlies animēt, bet nezinu, kur sākt, šeit būs pāris ieteikumi. Labā ziņa par animāciju. Tā var būt pilnīgi jebkas, ko tu vēlies. Ja arī gribi taisīt animācijas, bet tev, piemēram, nav dārga zīmēšanas planšets, tas nekas. Tu vari zīmēt uz papīra. Tu vari izmantot lelles, vai figūriņas, vai plastilīnu, vai pat 2 akmeņus. Mīļais, es esmu stāvoklī. Es neteicu, ka viss vienmēr būs skaisti. Es vienkārši saku, ka vienmēr kaut ko var izdomāt. Un tagad internetā var pat atrast ļoti daudz bezmaksas animācijas pamācības un programmas, kas tev var palīdzēt. Tikai uzmanīgi pārliecinies, ka nejauši nenonāc aizdomīgā mājaslapā un nenolādē datorvīrusu. Feini. Ja gribi zīmēt animācijas, bet negribi, lai tas aizņem veselu mūžību, zīmē visu vienkārši. Es šo zīmēju vairāk kā stundu, bet šo man vajadzēja tikai 6 minūtes uzzīmēt. Nepārpūlies un izdomā radošs risinājums. Hei, vai varētu man uzzīmēt jaunu kleitu? Lūdzu!
Viņi vienmēr kaut ko jaunu grib. Viņi nekad neliek mani mierā. Milzīgs paldies visiem par mīļajiem komentāriem. Mēs tiešām bijām pārsteigti par tik daudz pozitīvām atsauksmēm. Un tas mūs motivē taisīt tagad jaunas sērijas. Un tagad man pat ir tik daudz ieteikumu no skatītājiem, ka man nekad neiztrūks idejas. Es mēģināšu dažas idejas apvienot, dažas mazliet pamainīšu, kaut ko pielikšu arī no sevis. Un ja uzreiz neredziet savu ideju, lūdzu neskumstiet. Tas nenozīmē, ka mēs neuztaisīsim. Tas tikai nozīmē, ka varbūt paies laiciņš, jo paskatieties uz tev komentāru daudzumu. Un es priecājos ziņot, ka sākot ar nākamo sestdienu iznāks jaunas iknedēļas sērijas. Liels paldies atkal no visas komandas. Mums šajā sezonā būs jaunumi, būs jauni viesanimētāji, būs fināls par ekskursiju un būs... Aizmirs atbildēt šo komentāru no Valtera. Nu labi. Nu tad, Žani? Nu tad labi.